Diena un nakts, zemes gaišā un tumšā puse. Vai tu kādreiz esi brīnījies, kāpēc naktī kļūst tumšs un dienā gaišs? Tas notika pateicoties kaut kam pārsteidzošam, ko sauc par dienu un nakti. Mūsu planēta Zeme visu laiku griežas, kad Zemes daļa, kur tu dzīvo, ir vērsta pret Sauli, ir diena. Saule mums dod gaismu un siltumu. Saules siltums dienas laikā uztur Zemes klimatu. Dienas laikā iegūtā enerģija uzsilda Zemi un gaisu. Daudz putnu un dzīvnieku mostās tikai naktī. Kukaiņi, pūces, sikspāņi un daži lapsu veji ir aktīvi nakts stundās. Bet, kad Zeme pagriežas prom no Saules, ir nakts. Tumsā organisms izdala melatonīnu, kas palīdz mums justies miegainiem. Mēness fāzes ietekmē nakts gaismu. Pilnmēness laikā nakts ir gaišāka, jo mēnesis atstaro vairāk saules gaismas. Nakts temperatūra parasti ir zemāka. Bez saules siltuma Zeme un gaisa atdziest, tāpēc nakts ir vēsāka. Zvaigžņu vērošana kļūst vieglāka prom no pilsētām. Gaismas piesārņojuma dēļ laukos un kalnos redzams daudz vairāk zvaigžņu. Tad ārā kļūst tumšs, un mēs varam redzēt, kā debesīs smird zvaigznes. Gaismas piesārņojums ir pārmērīgs mākslīgās gaismas izstarojums. Piemēram, spožas ielu latenes un reklāmas stendi, kas nevajadzīgi izgaismo apkārtni. Lai Zeme veiktu vienu pilnu griešanos, paiet apmēram 24 stundas, tāpēc katru dienu mums ir diena un nakts. Dažādi dzīvnieki dod priekšroku dažādiem dienas laikiem. Daži dzīvnieki, piemēram, pūtas, mīl nakti, jo tās var redzēt tumsā. Citi putni mīl dienu un lido saules gaismā. Lai gan diena un nakts var šķist parastas, tās patiesībā ir ļoti īpašas. Tās palīdz mums saprast, kā kustās mūsu planēta un kāpēc mums ir dažādi dienas laiki. Tātad, nākamreiz, kad redzēsi, ka lec saule vai mird zvaigznes, atceries par brīnišķīgo dienas un nakts deju, kas notiek apkārt tev. Paldies, ka klausies! Ja tev patika, spied like un subscribe! Ar tevi bija Jasmīna un gudrie darbini. Atā!